Šis ir Bērnu jauniešu vides izglītības centrs Rīgas Dabaszinības skola. Un mēs esam pašreiz vienīgais vides izglītības centrs Latvijā, kas bērniem piedāvā interešu izglītības pulciņus. Tas nozīmē, ka pie mums var nākt bērni sākot no 2 līdz pat jauniešu 25 gadu vecumam un izvēlēties sev interesējošo pulciņu. Nu, piemēram, vidus eksperimentus, ja patīk slēgt elektriskās ķēdes, taisīt tornado, mērīt zemestrīces un tam līdzīgi. Vai puķkopības pulciņi, ja gribās uztaisīt pašam savu zaļo palodzi mājās un iemācīties augus kopt un vairāk par viņiem uzzināt, vai uz floristikas pulciņi, ja gribās sev radoši attīstīt, vai varbūt, ja vairāk interesē zinātne un pētniecība, tad izvēlēties kādu ķīmijas pulciņu vai fizioloģijas vai dzīvnieku izpētes pulciņu. Un visi pulciņi ir bez maksas un sponsorē šo iestādi Rīgas dome un arī Izglītības un zinātnes ministrija. UNESCO asociētā skola, tas mums ir kā liels izaicinājums pilnveidoties un iet līdzi laika garam, jo ikdienā katrs skolotājs strādā pa sevi, bet iesaistoties šajā projektā, tad mēs domājam par to, kas tad vispār ir skolēns, kāds viņš ir, ko no mums kā skolotājiem varbūt sagaida sabiedrība un skolēni, ko mēs varam darīt tieši ar mācību procesu palīdzību. Un iesaistīšanās projektā tas ir vienlaikus gan jauna pieeja tam, kā plānot, kā īstenot mācību procesu, gan arī domāt ne tikai varbūt par mācību metodēm un saturu, bet vairāk domāt par to, kāds tas bērns būs, kad viņš pabeigs mūsu iestādi. Kad viņš beigs mācīties pulciņā, kādas varbūt jaunas dzīvē noderīgas prasmes viņš būs guvis. Un mēs esam izvēlējušies domāt par ilgtspējīgu attīstību, tad nevis dot daudz faktu zināšanas, bet iemācīties pie šiem faktiem tikt, domāt, analizēt viņus, pieņemt lēmumus un neatstāt tos lēmumus tikai uz papīra vai darba lapās, bet iet un īstenot viņus, rīkoties. Realitāte ir tā, ka UNESCO ir kā impulsa devējs, kas dod mums varbūt tādu jaunu skatījumu, ieskatu, kas notiek pasaulē, piedāvā dažādas pasākumus, kas vairāk noder kā stimulam un tādām pārdomām. Un mēs reāli skolā paši plānojam, paši izvirzam tēmas, pie kā gribam strādāt, meklējam informāciju, mainam pulciņu programmas, veidojam nodarbību plānas, aprabējam, nākam kopā, apspriežam, kas kuram sanācis, vērtējam viens otru. Un tad, kad mums liekas, ka nu jau būs labi, tad dalamies ar citām UNESCO skolām un tad atkal ņemam no viņu pieredzi. Un tas tāds bezgalīgs process, kur UNESCO varbūt ir vairāk kā impulsu devējs un tas, kas palīdz uzturēt šos ideālus. Un mēs tam pateicoties gūstam tādu kā motīvu un stimulu darboties labāk.